caur kuru viss ir radījis, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no ļaunas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietis rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz Svēto garu, Kungu un atzīmētāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Pārdomājiet savu uzticību un to, cik vērti ir mūsu solījumi un apņemšanās. Lūgsim Dievu, jo bez viņa mēs esam vāji. Lūgsim par baznīcu un tās kalpiem, par mūsu pāvestu Francisku, par visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai Dievs viņus stiprina un dāvā gara spēku radīt cilvēkus patiesībā un mīlestībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim paši par sevi, lai mēs esam uzticīgi Kungam un Kristus žēlastībai, kurā kļuvām par Dieva bērniem un par Kristus līdziniekiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai mēs bieži un cienīgi pieņemtu svētos sakramentus un smeltu tajos Dieva žēlastības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par cilvēkiem, kas ir zaudējuši Dieva bērnu brīvību dažādās atkarībās, lai Kungs apžēlojas par viņu vājumu un dod spēku atteikties no grēka. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem, kas meklē patiesību, lai viņi pieņemtu Kristu, dzīvā Dieva dēlu un rastu mieru un piepildījumu Kristus dibinātajā baznīcā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par tiem, kas atstājuši šo pasauli, lai Kungs piepilda viņu cerības un dāvā mūžīgo iepriecinājumu Dieva valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem Tezē reģionālās tikšanās dalībniekiem, par Tezē kopību Latvijā un pasaulē, par visiem tiem jauniešiem, kas ir devušies vai dosies mājām, par to garīgo mantojumu, sadraudzību, lūgšanas spēku, ko piedzīvojam, un īpaši lūgsimies par tiem, kas mums draudzē bija uzņēmušies dažādas kalpošanas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mūsu lūgšanā ietversim mūsu ģimenes, lūgsimies arī par viesģimenēm, kas ar tādu mīlestību un viesmīlību uzņēma Tezē dalībniekus. Lūgsimies arī par mūsu valsti, par tās nākotni. Lūgsim, lai mēs katrs savu uzticību tam aicinājumu, ko Dievs mums ir dāvājis. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs mūsu Tēvs uzklausa savu bērnu pazemīgās lūgšanas un stipri mūsu ticību un paļāvību uz Tevi, lai esam uzticīgi saviem solījumiem un neatsakamies no Dieva ar vienaldzību vai kļāvumu ticībā. Kungs, esi savas baznīcas un savu bērnu svētums un spēks, to lūdzam caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Pie kāja
tāpēc pienākas, ka Tev kalpo visas radības, visi atpestītie Tevi slavētu, un Tavi svētie vienprātībā Tevi teiktu. Tāpēc arī mēs, līdz ar visiem eņģeļiem Tevi cildinām, priecīgām balsīm sakot. Svēts! Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.
no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā